sestdienā notiek izbraukums ārpus pilsētas, Kazimirs stūrē mašīnu, pilnu ar meitenēm, kuras tur sieva, māte, meita, draudzenes sievas. Un ko dara meitenes, viņas savā starpā sievietes, viņas runājās. Ja? Viņas runā visu kaut ko, viņas runā visas reizē, viņas runā par vairākām pilnīgi dažādām lietām. Kazimirs stūrē vienreiz. Viņš saka, jūs varat aizvērties vai nē? Un viņas nesaprot, kas notiek. Viņas nesaprot, kas notiek. Viņas taču viņam netraucē, nerunā. Viņas runā savā starpā, viņām ir interesanti. Bet Kazimirs nevar nostūrēt, viņš nevar saprast, kā tas tā notiek, visas tās skaņas. Un te ir uzreiz jāmin tāda lieta, ka mūsu redze, mūsu dzirde ir pilnīgi citādāk. Tas, kā redz vīrietis un kā redz sievieti, ir krasi atšķirīgi. Un tas, kā mēs dzirdam, arī ir krasi atšķirīgi. Mūsu sensoru uztveres schēma ir pilnīgi dažāda. Tas saistīts ar to, ka izsēnes mēs esam katrs domāt savam uzdevumam. Vīrietis ir gājis, viņš ir mednieks, ja? Viņš ir gājis medīt zvēru, dzīvnieku atvest mājās, un sieviete savukārt ir sargājusi pavārdu, siltumu, savu alu vai mītni, un viņai bija jākontrolē viss, kas tur notiek.